Čau visiem! Šeit ir man Silvija, un kā jūs izlasiet aprakstā, šodien es jums rādīšu, kā iemācīties špagatu vienā mēnesī. Man šis sanāca vienā mēnesī gandrīz, mazāk, jo es mēnesi biju pie māsas, un tad es katru dienu trenējos, ka man nebija ko darīt, un tad tagad man sanāk špagats. Jā, tad es ceru, ka jums patiks šis videos, piežiet like, subscribe. Un tad sākam! Tā kā šādi te stiepjos ar kāju augšā. Un tad lēnām nolaidiet jūsu aizmugurējo celi lejām un palieciet viņu sānu un tad tādu pietupieties un tādā pauzā jūs paliekat apmēram 1 minūti. Tad šādi te tā kā ar ceļiem un arī 1 minūti stiepīties šādā veidā. Tad tā kā šādi te uz sāniem un es šādi trenējos diezgan ilgi, līdz man sanāca galvu pielikt pie zemes nesāpot. Kad man nesāp. Tad šādi te uz priekšu, tas ir diezgan sāpīgi, bet ar laiku tas sanāk un arī var nogulties uz zemes. Tad arī uztaisiet šo kā vārdes un iepriekšēji jūs vajadzēja turēties 1 minūti. Tur uztaisiet šādu tā kā vārdes pauzi un viņā paliek apmēram 2 minūtes. Jūs varat paskatīties kādu video vai paklausīties kādu dziesmu. Tad lēnām mierīgi pieslīdoties kājās jau varētu sāpēt. Mazliet. Tad kā šāda dīvaina pauze tā ir, nemāk izskaidrot, kā ar ceļiem stiepīt jūsu... Tādā pauzā paliek 10 sekundes. Tad šādi tā kā paceliet kāju un pie viņas potītes pielieciet celi un velkat to kāju, kurai ir celis pie sevis. Šo diezgan sarežģīti izskaidroju, bet apmēram tādā veidā. Šeit būs mazliet lēnāk, lai jūs saprastu vairāk. Tā kā palieciet viņu un pie jūsu potītes pieliekat jūsu biku augstāk nekā celi. Un tad velkat to pie sevis. Tā mazliet. Tad stiepieties šādi un jūs varat arī tad, kā pie jūsu locītām turaties un tad stiepieties tā uz leju. Un tad to pašu dariet arī sēžot, bet šeit es darītu kā iekšā un ārā, pastiepos vienkārši šādi un tad kā normāli es varu un iekšā ārā. Tas arī diezgan palīdz, tāpēc, ka, kā tā. Tad nākamais, ko es daru, ir gandrīz špagats nosaukt, kā uzlieciet jūs kāju kādu paaugstinājumu un tad mēģiniet, cik vien jūs varat daudz špagatu uztaisīt. Un tad šo te tā kā pēdējo pirms špagata mēģiniet tā kā šādi pauzā turēties 3 minūtes. Un kā jūs varat paklausīties kādu jūsu mīļāko dziesmu vai patīties kādu video. Es zinu, tas sāp ļoti, tas tiešām ļoti sāp, bet tas ir tiešām vajadzīgs un palīdz. Tagad vienmēr pirms taisu špagatu es taisu šos 4 vingrinājumus. Precīzāk 5. Tā kā. Tad šādi tā kā uz ceļa. Tas man diezgan palīdz, man vienmēr staipās pirms špagata taisīšanas. Vārdes poze. Es tos netaisu tādu laiku, bet tā kā mazu brītiņu. Un tad šādi te, kā stiepjos uz priekšu, kad galva zemāk par cēliet. Tad es uztaisu špagatu. Skaties uz šukas. Jā. Paldies, ka noskatījāties šo video. Es ceru, ka jums patika. Un man špagats vispārībā sanāca vienā mēnesī trenējoties. Un tā es trenējos katru dienu par kaut kādam mazam laiciņam. Nav tā, ka visu laiku noteikti laikam man tur jātrenējas stundu vai tā. Bet es patrenējos katru dienu kaut kādas 2-3 reizes. Bet viņam ir laika mazāk, jo man sāka sanākt. Un es zinu, dažas lietas sāp, un tagad tu taisi špagatu arī tad, kad tu iemācies, tad arī sāp. Bet tas tev palīdzēs, un pēc tam tev vairs nesāpēs. Labi, tad tiekamies vienā nākamajā video. Tā!